visa pasaulē atzīmē Starptautisko jaunatnes dienu. Un šodien Jelgavā notiek visādas aktivitātes. Protams, geto basket, streetballs, Jelgavas čempionāts, pēdējais posms, powerliftings un veidojam Jelgavas jauniešu portretu. Draugiem.lv jauniešu centra mājaslapā, kur norisināsies balsošana līdz 23. augustam un pirmās 3 vietas sieviešu un vīriešu konkurencē 1. septembrī tiks apbalvotas. Spēcīgākās komandas tiešanā titulu 20 reizītes no Kauna pilsētai ir. Ej, droši pieraksties. Tā, tu nākošie. Tu to vari, es zinu, es to varu. Šis pasākums norisinās projekta Es zinu, tu to vari ietvaros, kas ir Latvijas veselības ministrijas un slimību profilakses kontroles centra atbalstīts projektiņš. Tā meitene sanāk un meitene arī ceļ. Davai. Sirds ceļam. Reizīt par reizītei, sev pa prieku un Jelgavai pa prieku. Un 20 minūšu laikā Jelgava jau ir salauguši 8 stundas. 8 stundas 20 minūšu laikā. Tātad katrai pilsētai ir 3 stundas, precīzi 3 stundas laiks, lai jūs celtu. Jelgava būs pilnīgā pilsēta, tur būs mazs pārtraukums pa vidu. Jo pie jums ieradīsies jelgavnieks, šeit dzīvojušais Igors Semjonovs, kas tikko atgriezies no Eiropas čempionāta un parādīs, kā tur ne tikai 50 kg, bet arī 300 kg jūs spiežami vienā reizē. Nu ko, jaunnieki, sanākām 300 kg cieņā, jūsējais iziet smagajā distancē. Sakoj. Man ir jāiet, ja es gribu trenēties un pacelt tādus svarus. Man aizņem precīzi 2,5 gadi, lai pacelt 300. Uz 2,5 gadiem sākam trenēties, un matā bija 300, ne? Jā, nu tā, 2,5 gadi, pārsvarā gan Igors jau noklusēja, ka pirms tam viņš kādus gadus 10 bija trenējies tā mazliet pa kluso. Mēs esam Peak komanda no Jelgavas. Atbraucām, lai dabūtu krēklus un tā uzspēlēt. Neko diši pierādīt negribam. Mēs esam komanda Alvila Leģends, konvertējumā 3. vietā šobrīd. Mēs pārstāvam arī Rīgas komandu Pārdaugava jaunatnes līgā. Un mēs izdomājām arī, jo mēs esam jelgavnieki, un tāpēc mēs piedalāmies Jelgavas streetballā. Un diezgan pagaidām sekmīgi. Spēcīgākie pretinieki droši vien ir Armits, kur ir konvertējumā 1. vietā. Ko tu daudz teikt? Tas ir dzīvesveids. Es nezinu, aizpildu savu brīvo laiku ar basketbolu, trenējos, ikdienā treniņi. Tas arī tas ir, ko ikdienā dara pārsvarā. Mēs esam komanda Armit un mēs spēlējam šodien sekojušā sastāvā. Es Gārds Justovičs, mans brālis Andris Justovičs, mūsu čomiņš Edgars Krūmiņš un 4. spēlētājs vēl brauc, tas ir Arvis Valods. Pretinieki spēcīgi un būs liela cīņa. Šī ir komandā Manis Atzēva Bites. Komanda izveidojās jau uz 1. posmu. Komandā spēlē Uvis Stroganovs,
Edgars Krūmiņš, Kristis Krūmiņš un es Jānis Bērziņš. Jau iepriekšējos posmos ielicis pamats, lai būtu pirmie, tā kā tad redzēsim, kā būs. Jācīnās. Iespējas ir, tā kā nepadosimies. 31 tona jau ir. Vēl pagājuši pirmā stunda. Jāgās savāks 100 tonnas. Mierīgi 100 tonnas. Tagad katram jāuzceļ kaut viena reizīte, jo tā viena reizīte arī palīdzēs. Ļoti patīkami, ka dalībnieku skaits palielinājās, un šodien ir ne tik daudz, kā vienmēr varbūt 12 komandas, bet tie ir aktīvie jaunieši, kam netraucē ne lietus, ne saule, ne vējš. Viņi ir šeit, un viņi ir labākie.